29. diena. Pieņem savu uzdevumu, jo mēs esam viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Vēstule Efeziešiem 2:10. Es tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt tu man esi uzdevis. Jāņa evaņģēlijs 17:4. Tu esi nolikts virs zemes, lai dotu ieguldījumu. Tu netiki radīts tādēļ, lai izmantotu resursus, ēstu, elpotu un aizņemtu vietu. Dievs vēlas, lai tava dzīve radītu pozitīvas pārmaiņas. Daudzi bestselleri piedāvā padomus, kā iegūt no dzīves pēc iespējas vairāk, taču ne jau tādēļ Dievs tev radīja. Tu esi radīts, lai kaut ko dotu šai zemē, nevis tikai ņemtu no tās. Dievs vēlas, lai tu kaut ko dotu atpakaļ. Tas ir Dieva 4. nodoms tavai dzīvei. To sauc par kalpošanu. Bībele izskaidro, ko tas nozīmē. Tu esi radīts, lai kalpotu Dievam. Bībelē ir teikts, jo mēs esam viņa darbs, Kristū Jēzū radīta labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Šie labie darbi ir tava kalpošana. Ikreiz, kad tu kalpo citiem, tu kalpo Dievam un piepildi vienu no viņa nodomiem. Nākamajās 2 nodaļās aplūkosim, kā Dievs tevi ir rūpīgi izveidojis atbilstoši šim nodomam. Dieva sacītais Jeremijam attiecas arī uz tevi. Pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi jau pazinu, un pirms tu piedzimi no mātes miesām, es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām. Tu uz šīs planētas dzīvo īpaša uzdevuma dēļ. Tu esi izglābts, lai kalpotu Dievam. Bībelē ir teikts, jo Dievs ir izglābis mūs un aicinājis ar svētu aicinājumu ne pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma un žēlastības, kas mums dota Kristū Jēzū pirms mūžīgiem laikiem. Dievs izpirka tavu vainu, lai tu varētu veikt viņa svēto darbu. Tu netiki glābts kalpošanas dēļ, tu tiki izglābts, lai kalpotu. Dieva valstībā tev ir savu vieta, sūtība, loma un pienākums, kas tev jāveic. Tas piešķir tavai dzīvei milzīgu nozīmi un vērtību. Jēzus par tavu pestīšanu samaksāja ar savu dzīvību. Bībele mums atgādina, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Mēs nekalpojam Dievam vainas apziņas, baiļu vai pienākuma dēļ. Mēs to darām, izrādot prieku un pateicību par to, ko viņš ir darījis mūsu labā. Par mūsu dzīvi mums ir jāpateicas viņam. Līdz ar pestīšanu mums ir piedoti pagātnes grēki. Mūsu tagadne ir ieguvusi jēgu un mums ir nodrošināta nākotne. Šo neaptverami lielo svētību gaismā Pāvils secināja. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašu par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Apustulis Jānis mācīja, ka kalpojot mīlestībā mēs citiem parādam, ka patiešām esam glābti. Viņš sacīja, mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus, kas nemīl, paliek nāvē. Ja es nemīlu citus, ja man nav vēlēšanās kalpot citiem, ja es domāju tikai par savām vajadzībām, man būtu jājautā, vai Kristus pat tiešām ir ienācis manā dzīvē. Atpestītas sirds vēlas kalpot. Daudzi pārprot vārdu kalpošana un uzskata, ka tas attiecas tikai uz mācītājiem un profesionāliem sludinātājiem, bet Dievs teica, ka ik viens cilvēks viņa ģimenē ir kalps. Ja tu esi kristietis, tu esi kalps. Kad Jēzus dziedināja Pētera sievas māti, tā uzreiz sāka kalpot viņam. Viņa izmantoja dāvanu, kuru bija saņēmusi, proti veselību. Arī mums tas būtu jādara. Mēs esam dziedināti, lai palīdzētu citiem. Mēs esam svētīti, lai būtu par svētību. Mēs esam glābti, lai kalpotu, nevis sēdētu rokas klēpī salikuši un gaidītu uz debesīm. Vai tu esi kādreiz brīnījies, kāpēc Dievs mūs nepaņem uz debesīm uzreiz pēc tam, kad esam pieņēmuši viņa žēlastību? Kāpēc viņš ļauj mums dzīvot kritušā pasaulē? Viņš atstāja mūs šeit, lai mēs piepildītu viņa nodomus. Kad tu esi izglābts, Dievs izmanto tevi saviem mērķiem. Dievs ir paredzējis kalpošanu tev savā draudzē un uzdevumu šajā pasaulē. Tu esi aicināts kalpot Dievam. Varbūt kādreiz tu domāji, ka būt Dieva aicinātam ir kaut kas tāds, ko piedzīvo tikai misionāri, mācītāji, mūķenes un citi pilna laika draudžu darbinieki.
bet Bībelē ir sacīts, ka visi kristieši ir aicināti kalpot. Aicinājums tikt pestītam iekļauj sevi aicinājumu kalpot. Tas ir viens un tas pats. Lai kāds ir tavs darbs vai profesija, tu esi aicināts nesautīgai kristīgai kalpošanai. Kristietis, kas nekalpo, ir pretruna. Bībelē ir teikts, jo Dievs ir izglābis mūs un aicinājis ar svētu aicinājumu ne pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma un žēlastības, kas mums dota Kristū Jēzū pirms mūžīgiem laikiem. Pēters piebilst, bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Ikreiz, kad tu izmanto savas Dieva dotās spējas, lai palīdzētu citiem, tu piepildi savu aicinājumu. Dieva vārdā sacīts, tāpat arī jūs, mani brāļi, līdz ar miesīgo Kristu esat nonāvēti bauslībai un piedarat citam, tam, kas uzmodināts no mirušiem. Tāpēc nesīsim augļus Dievam. Cik daudz laika tu velti kalpojot Dievam? Dažās Ķīnas draudzēs jaunie kristieši tiek sagaidīti ar šādiem vārdiem. Jēzum tagad ir vēl viens acu pāris, ar ko skatīties, vēl vienas ausis, ar kurām klausīties, vēl vienas rokas, ar kurām palīdzēt, un vēl vienas sirds, ar kuru mīlēt citus. Tev ir jāpiepilda savus aicinājumus, praktiski kalpojot citiem kristiešiem. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ tev ir jāiesaistās draudzē. Bībelē ir teikts, bet jūs esat Kristus miesa un katrs par sevi locekļi. Tava kalpošana Kristus miesai ir ļoti nepieciešama. To apstiprinās jebkura draudze. Mums visiem ir uzdevums, ko mēs varam veikt, un ik viens uzdevums ir nozīmīgs. Dieva acīs nav mazu kalpošanu, viss ir svarīgs. Tāpat arī nav nenozīmīgu kalpošanu draudzē. Dažas ir redzamas, citas notiek aizkulisēs, bet visas ir nozīmīgas. Mazas jeb apslēptas kalpošanas nozīmē ļoti daudz. Vissvarīgākais apgaismojums mājā nav lielā griestu lampa ēdamistabā, bet gan mazā naktslampiņa, kas naktī pieceļoties, pasargā no kājas pirkstu apdauzīšanas. Nevienmēr vislielākais ir arī visnozīmīgākais. Ikviena kalpošana kaut ko nozīmē, jo, lai mēs īstenotu mums uzticēto uzdevumu, mēs visi esam atkarīgi cits no cita. Kas notiek, ja kāda tava ķermeņa daļa pārstāj darboties? Tu saslimsti, tava miesa cieš. Iedomājies, ja aknas sāktu dzīvot savu dzīvi. Mēs esam nogurušas. Mēs vairs nevēlamies kalpot ķermenim. Mēs gribam doties gadu ilgā atvaļinājumā, un kādam ir jārūpējas par mums. Mums jābauda dzīve, lai kāda cita ķermeņa daļa uzņemas mūsu lomu. Kas šādā situācijā notiktu? Tavs ķermenis aiziet bojā. Mūsdienās mirst tūkstošiem draudžu, jo kristieši negrib kalpot. Viņi sēž malā kā skatītāji, un Kristus miesa cieš. Dievs tev ir pavēlējis kalpot viņam. Jēzus to pateica skaidri un nepārprotami. Un ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps, tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Kristiešiem ir jākalpo, un mums ir jāatlicina tam laiks saspringtajā ikdienā. Pret to nevar izturēties kā pret kaut ko tādu, ko var darīt vai nedarīt. Tā ir kristīgās dzīves būtība. Jēzus nāca, lai kalpotu un lai dotu. Šiem diviem darbības vārdiem būtu jāīstenojas tavā zemes dzīvē. Kalpošana un došana ir Dieva 4. nodoms tavai dzīvei. Māte Terēze reiz sacīja, svēta dzīve nozīmē darīt Dieva darbu ar smaidu. Jēzus mācīja, ka garīgais briedums nedrīkst kļūt par pašmērķi. Mēs nobriestam kalpojot. Mēs pieaugam, lai kļūtu devēji. Nepietiek ar to, ka apgūstam arvien vairāk zināšanu. Mums jārīkojas pēc tā, ko zinām, un darbos jāparāda, kam ticam. Zināšanas bez izpausmes rada depresiju. Mācīšanās bez kalpošanas novad pie garīga sastinguma. Senais salīdzinājums starp Galilejas jūru un Nāvis jūru joprojām ir aktuāls. Galilejas jūrā ir daudz dzīvības, jo upes un strauti tajā nevien ietek, bet arī iztek no tās. Turpretī Nāvis jūrā nav dzīvības, jo tai nav iztekas. Šī jūra ir nedzīva, un tās ūdens ir sastāvējies. Vēl jāpiebilst, ka ticīgajiem vajadzētu apmeklēt praktiskas Bībeles nodarbības. Viņi zina daudz vairāk nekā dara, bet viņiem ir nepieciešama kalpošanas pieredze, kas varētu vingrināt garīgos muskuļus. Kalpošana ir pretstatā mūsu dabiskajai tieksmei. Lielākoties mēs vēlētos tikt apkalpoti, nevis paši kalpot. Mēs sakām, es meklēju draudzi, kas apmierinātu manas vajadzības un svētītu mani, nevis. Es meklēju vietu, kur varu kalpot un būt par svētību. Mēs gaidām, ka citi kalpos mums, nevis otrādi. Bet, kad mēs nobriestam Kristu, kalpošanai būtu jāpievērš aizvien vairāk uzmanības.
Nobriedis Jēzus sekotājs pārstāja jautāt, kas apmierinās manas vajadzības, un sāk jautāt, kā vajadzības es varētu apmierināt. Vai tu kādreiz esi uzdevis šādu jautājumu? Sagatavošanās mūžībai. Savas zemes dzīves beigās tu stāvēsi Dievu priekšā, un viņš izvērtēs, cik labi tu kalpoji citiem ar savu dzīvi. Bībelē ir teikts, tātad ik viens no mums atbildēs Dievam par sevi. Padomā, ko tas nozīmē. Kādu dienu Dievs salīdzinās, cik daudz laika un enerģijas iztērējām sevis dēļ un cik esam ieguldījuši kalpojot citiem. Tajā brīdī visi aizbildinājumi, ar kuriem attaisnojam savu egocentrismu, izklausīsies tukši. Es biju pārāk aizņemts, man bija pašam savi mērķi, vai arī man bija jādomā par darbu, jautru laiku pavadīšanu vai gatavošanos pensijai. Dievs uz visiem aizbildinājumiem atbildēs. Diemžēl tava atbilde ir nepareiza. Es tevi radīju, glābu, aicināju un pavēlēju tev savu dzīvu veltīt kalpošanai. Ko tu nesaprati? Bībele brīdina neticīgos, bet pār tiem, kas ir spītīgi un neklausa patiesībai, bet seko netaisnībai, dusmas un bardzība. Bet kristiešiem tas nozīmēs mūžīgās atlīdzības zaudējumu. Mēs piedzīvojam dzīvības pārpilnību tikai tad, kad palīdzam citiem, Jēzus sacīja. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību zaudē, manis un evaņģēlī dēļ, tas to izglābs. Šī patiesība ir tik svarīga, ka evaņģēlijos tā ir atkārtot 5 reizes. Ja tu nekalpo, tu tikai eksistē, jo dzīve ir domāta kalpošanai. Dievs vēlas, lai tu iemācītos nesautīgi mīlēt un kalpot citiem. Kalpošana un nozīmīgums. Tu savu dzīvi kaut kam veltīsi – karjerai, sportam, vaļaspriekam, slavai, bagātībai. Nekam no tā nebūs paliekošas nozīmes. Kalpošana ir ceļš uz patiesu nozīmīgumu. Caur kalpošanu mēs atklājam savas dzīves jēgu. Bībelē ir teikts, tāpat mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet savā starpā visi esam locekļi. Kad mēs kalpojam kopā Dieva ģimenē, dzīve iegūst mūžības nozīmi. Pāvils sacīja, jo arī miesa nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem. Bet ja tie visi būtu tikai viens loceklis, kur paliktu miesa? Dievs izmantos tevi viņa radītajā pasaulē. Ar tavu palīdzību viņš vēlas to izmantot. Svarīgs ir nevis tavas dzīves ilgums, bet cik daudz tu būsi tai ziedojis. Nav svarīgi, cik ilgi tu dzīvosi, bet kā tu dzīvosi. Ja neesi iesaistīts nevienā kalpošanā, ar ko tu aizbildinies? Ābrahāms bija vecs, Jēkabs šaubījās, Leā bija neizskatīga, Jāzepu ļaunprātīgi izmantoja, Mūzus stostījās, Gideons bija nabadzīgs, Samsons bija līdzatkarīgi saistīts, Rahāba rīkojās amorāli, Dāvids grēkoja un saskārās ar dažādām ģimenes problēmām, Elijam bija pašnāvības domas, Jeremija piedzīvoja depresiju, Jona bija stūrgalvīgs, Naomija bija atraitne, Jānis Kristītājs maigi izsakoties bija ekscentrisks, Pēters bija impulsīvs un nesavaldīgs, Marta pārāk daudz uztraucās, Samarietei bija vairākas neveiksmīgas laulības, Caķeju neieredzēja, Toms šaubījās, Pāvilam bija slikta veselība un Timotejs bija trauksmains. Šiem cilvēkiem bija daudz dažādu problēmu, bet Dievs viņus visus izmantoja savā kalpošanā. Dievs strādās arī caur tevi, ja tu pārstāsi attaisnoties. Tēma pārdomām. Kalpošana ir obligāta. Iegaumējamais Bībeles pants, jo mēs esam viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Efeziešiem 2:10. Jautājums. Kas mani attur pieņemt Dieva aicinājumu kalpot viņam?